skatītāji, pie jums pieies stropa jaunieši ar zīmītēm. Uzrakstiet lūdzu novēlējumus Eiropas Savienībai, tos vēlāk palaidīsim balonos gaisā. Paldies! Bet, nu, atkal no otras puses jau. Andrīs ir jau. Tas ir novēlējums. Jāraksta. Tas ir novēlējums. Ar 25. Nē, ar 25 eiro. Jā, labi, paldies. Tā tu. Gan jau kāda arī aiziet tur, kur vajag. Ka tas viss svaidien. Es domāju, jau pēc pāri nedēļām vai pēc nedēļas nāks atpakaļ vēstules, vai ne? Jūs teicāt, lai pierakst kaut kādu adresītu, uz kurien lai raksta. Ierosinātā vēlme atjaunot monitoringu Latvijā, ka to viss izgāz, jā. Tad viņiem būtu diezgan liels labs tas pacēlums. Nu, tad Cilevičs tur cīnījās ne pa jokam, tā teikt. Tiešām, jā? Jo. Mūsu svētku vietā viņu svētki. Jā, bet nu viņas tikai Krievijas pārstāv atbalsta, neviens cits ne. Tad līdz ar to tur noņēma jau kādu jautājumu par to, ka Latvijā kaut kāds monitorings cilvēktiesībās būtu jāatjauno. Man šķiet, ka viņiem tā kārtas ir jau izspēlēta, ka viņi vairāk tā īstenībā. Bet viņam jau nu vajadzēja, priekš viņa mērķiem jau vajadzēja ļoti. Tad jau šitas 1. mājas viņam kaut kāds. Nav no pats no Bauskas, jā? Nē. Tu mazamazēt. Mēs lemjam likteni tik ļoti lielu, ka viņa gaisma tālu tiek, un viss, ko izlemsim, tas notiks. Iedzīvotāji, klātesošie, augsti godājamais Ģirt Valdi Kristovski, 8. Saeimas deputāts, Ingrīds Meirovicas kundze, pilsētas domas deputāti. Man ir patiesi prieks šodien jūs sveikt jau kā valsti, kas ir kļuvusi par Eiropas Savienības dalību valsti.
Protams, ceļš uz šo dienu nebija viegls un nebūs viegls. Bet tajā pašā laikā tā ir brīva izvēle. Tā notika 2003. gada 20. septembrī, kad Latvijas tauta devās izteikt savu attieksmi referendumā. Un taiskaitā arī Bauskas pilsēta 70 nedaudz vairāk procenti izteica jāvārdu. Un šī diena ir atnākusi. Un tikai mūsu darbs būs tas, kā mēs varēsim tālāk attīstīties. Es vēlu visiem mums kopīgi, lai pozitīvais ir vairāk, lai katru dienu mēs esam kopā un vienmēr atceramies, kad mēs esam vienota tauta. Lai jums visiem labi veids. Paldies, mīļš! Vārds 8. Saeimas deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim. Sveicināt, cienījamie Bauskas puses ļaudis, Bauskas pilsētas vadība. Šī ir īpaša diena. Šodien daudz viet Eiropā, tāpat kā šeit Bauskā, savās pilsētās, ciemos, kopā nāk ļauds, lai skatītos, kā pie mastiem sāk plīvot Eiropas Savienības karogi. Varētu teikt, ka tas simboliski noslēdz laikmetu vai ceļu pie šī karoga, lai atgrieztos Eiropā, lai Eiropa būtu vienota un nesadalīta. Taču no otras puses grib teikt, ka šis karogs, kas paceļas Eiropā, Latvijā daudz viet un šeit Bauskā, ir tikai īstā ceļa iespēja sākums. Daudz gadu desmit ir bijuši jānoiet, lai ne tikai apzinātu šo ideju par Eiropas Savienību, bet lai arī izprastu un veiktu konkrētus pasākumus tam, lai sagatavotu savus valsts, sabiedrības, tam, lai mēs atbilstu tām demokrātijas, civilizētas sabiedrības, cilvēku attiecību prasībām, tām kopējām vērtībām, kuras izvirz Eiropai šodienas pasauli. Lai mums visiem labi klājās! Un es gribētu ar visu jūsu klātbūtni mīļi sveikt vienu no Eiropas Savienības dalību valstīm, Zviedrijas draugus, kas ir kuplā skaitā un piedalās starp jums pie mums, lai viņiem labi veicas un noteikti viņi mums palīdzēs, tā kā draugi ir šeit. Paldies draugiem ar aplausiem! Nu, kā jūs dzirdējāt, pie mums ir ieradušies draugi no Zviedrijas. Tas ir no sadraudzības pilsētas Hedemoras komūnas pārstāvis Jonas Kalgrēna kungs. Vārds viņam. Dargie Bauskas iedzīvotāji, mums ir liels gods
kā Zviedrijas pārstāvjiem no Hedemoras, no Dienvidālenas piedalīties šajā vēsturiskajā brīdī. Un ja mēs paskatāmies uz šiem karogiem, tad Eiropas Savienības karogs dzīvo vislabāk, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienība ir priecīga, kad jūs esat viņas biedri. Un mans ieteikums ir tā turpināt, jo Eiropas Savienībā nekas nenāk par velti, un tāpēc centieties no tās gūt to visu labumu. Un savas runas nobeigumā es vēlreiz jūs apsveicu ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Pie mums vēl ciemos ir atbraukusi no Hedemoras Luteņu draudzes Dienviddalarnas Bauskas grupas pārstāve Solbrita Steninga. Vārds viņai. Thank you. Dear friends in Bauska, we are come here representative the Lutheran Church in Hedemora and the Southern Dalekalian Latvian group, and me are represent both of them. Dargie draugi, mēs pārstāvam šeit Dienvidālenas Luterāņu baznīcu un arī Dienvidālenas biedrības pārstāvs un arī pati Solbrita, kur ir bijusi vairāk pēc Bauskā. Dziesma un deja ir vienīgā bagātība, ko esam spējuši iznest cauri gadsimtiem un ko neviens nav varējis nopostīt. Tieši dziesma un deja ir mūsu nacionālo identitāti simbolizējušas lielums. Mēs dziedam, dejojam un spēlējam cauru laiku šodienā. Tautas mantojumu tālāk nes mūsu balsis, to raksta mūsu soļi. Sveicienu Eiropai šodien sūta Tautas nama un pirmās vidusskolas dejotāji. Lai Bauskas baloni nes sveicienu saulei un mākoņiem mūsu kopējās debesīs.
Pagaid, tagad jāstāv. Nu, pastieties, vai taisni. Nav. Tā, nevēlas tevi saukt. Paldies, Mīši, provokācija bija, bet neņemiet ļaunā. Labi, Edmund, Mīši, paldies tev kā audzētājam. Jā, augsts.